Sveicināti! Šeit Latvijas radio ēterā un daudz viet citur pasaules interneta tīmekļa vietnēs, kur pulcējas latvieši un mūsu valsts piederīgie citur plašajā pasaulē. No šodienas katru svētdienu šajā pusstundā ēterā mēs meklēsim atbildes gandrīz neatbildamam jautājumam, kas un kāds ir 21. gadsimta latvietis. Jau tuvākajos raidījumos risināsim tēmas par latvisko izglītību svešumā, par dubultpilsonības jaunajiem principiem, par nodokļiem un citiem atvieglojumiem, kuri varētu attiekties uz tiem, kas vēlētos atgriezties uz dzīvi Latvijā. Bet šajā reizē mēģināsim apjaust pašas emigrācijas apmērus mūsdienās un arī iepriekšējos gadsimtos. Vai tiešām teju jau trešdaļa tautiešu mīt ārpus savas etniskās teritorijas? Cik tad gal galā ir to izbraukušo un vai visos gadījumos tas ir slikti, ka cilvēki izceļo? Un kāpēc šie aprēķini zinātniekiem un nesenās tautas skaitīšanas organizatoriem ir tik atšķirīgi? Par to šeit studijā aicināju Latvijas Universitātes profesoru darba spēka demogrāfijas, kā arī ekonomikas speciālistu Mihailu Hazenu un arī Eiropas Latviešu apvienības vadītāju Aldi Austeru. Sveicināti! Labdien! Ko tad rāda jūs pētījums, Hazenkungs? Kāpēc ir pamats satraukumam vai nav nekāda? Tas ir dabiski visā pasaulē, tā tie cipari mainās. Pamats satraukumam tāpēc, ka daudz izbrauc, vai pamats satraukumam tāpēc, ka mēs nezinām cik? Jūs tā kā zinātnieks pieiet tai lietai. Vēl jūs saņemāt Spīdoles balvu par savu pētījumu. Laikam jau pirmkārt tāpēc, ka mēs īsti neapjaušam cik un nevaram īsti paši sevi saskaitīt. Jā, pašlaik mazliet tā situācija palika labāka, bet pirms gada viņa tiešām bija diezgan traģiska, jo oficiāli dati atšķiras tur 5 reizes aptuveni no faktiskā emigrācijas apjoma. Zināmā mērā tas ir globāls fenomens, ka migrācija vispār kļūst daudz intensīvāka, un cilvēki paši migrē tajā brīdī, kad viņi aizbrauc, viņam nav vēl precīzs plāns, vai viņi aizbrauc uz pusgadu, vai uz gadu, vai uz mūžu. Ja? Teiksim, dažiem ir ideja, ka uz mūžu, bet arī no tiem daži varbūt pēc gada vai pēc pusgada atgriezīsies, jo neatradīsies tur tik labas perspektīvas, kā bija iecerējis. Un otrādi, cilvēki, kuri plānoja tur mazliet pabūt, nopelnīt un atgriezties, paliek uz mūžu. Tāpēc tā oficiāla pieeja, kad skaitīja tikai tos, kuri bija izrakstījušies oficiāli no iedzīvotāju reģistra, protams, nestrādāja, jo gandrīz neviens, izņemot, teiksim, tos, kas brauca varbūt uz Krieviju vai uz ASV, tur zināmu iemeslu dēļ parasti cilvēki izraksties no reģistriem, bet tie, kas brauca uz Eiropu, no iedzīvotāju reģistra nebija izrakstījušies, un mūsu statistika viņus it kā nebija pamanījusi. Tas ir labi vai slikti? Tas ir valsts kļūda, ja pašu cilvēku, varbūt pat vieglprātīga vai ļaunprātība? Nē, tas nav ne vieglprātība, ne ļaunprātība. Mēģināja tur no statistikas pārvaldes tā kā pārmest, ka nepaveicas ar tautu, tauta neseko noteikumiem, neizrakstas. Ja? Protams, vienkārši tiem, kas atbild par statistiku, ir jāpielāgojas apstākļiem un jāatrod citi veidi, kā šo uzskaiti veikt. Ja? Un viens veids, teiksim, tas, kuru es biju izmantojis, ir izmantot citu valstu datus, jo ir diezgan vienkārša tāda lieta, ka tos, kuri aizbrauc, ir daudz grūtāk saskaitīt nekā tos, kuri iebrauc valsts. Jūs ņēmāt pilnīgi visas 200 cik tur valsts, kuras vēl bez Latvijas ir pasaulē? Gandrīz faktiski. Ja, teiksim, par Eiropu tur bija pa valstīm dati, tad ir dati par tam OECD valstīm, tādiem kā Kanada, ASV, Jaunzēlande, tur arī Turcijas, tur bija atrasti pāris 10 mūsu bijušo, kā teikt, valsts piederīgo. Bet par pārējām valstīm, tādām kā mazām valstīm un par Afriku, Āziju, tur mūsu statistikas pārvalde bija diezgan precīzi dati. Tie nav lielie skaitļi, bet tos vismaz skaita. Skaitot tos, kuri iebrauca citas valstis, mēs varam daudz maz labi saprast, cik ir aizbraukuši no mums. Bet ne bez grūtībām. Īpaši Latvijas gadījumā ir vairākas papildus grūtības. Viena ir saistīta ar to, ka tie ārzemju dati viņi mēdz būt pēc 2 pazīmēm. Vai pēc pilsonības, vai pēc dzimšanas valsts. Un mēs labi zinām, ka mums ne viena, ne otra pazīmē nesēc pilnīgi visus iedzīvotājus. Tātad nav pilnīgi skaidrs, kas notiek tur nosacītī Īrijā ar tiem mūsu nepilsoņiem, kas tur iebrauc, vai viņus pieskaita pie Latvijas valsts piederīgiem, vai kaut kādas citas kategorijas. Tāpat, ja mēs skatām pēc dzimšanas valsts, tad, teiksim, tie, kam pašlaik ir tur kaut kādi 40-45, no tiem zināmā daļa bija dzimuši ne Latvijā, tā ka viņus arī pēc šīs pazīmes nevar precīzi saskaitīt visus, bet, var koriģēt, teiksim, ņemt tos
tos datus, kuri ir, salīdzināt pēc abām pazīmēm, koriģēt, ņemot vērā, cik mums to ārpus Latvijas dzīvošo ir apmēram, katra vēsuma grupa, cik ir nepilsoņu, un daudz maz var aptuveni apiet, cik bija izbraukuši. Bet sakiet, ja atšķirība ir 2 reizes, kā jūs sakat, starp oficiālo statistiku. Toreiz bija 5 reizes. Nu jā, bet tagad es saprotu, tā reāli koriģētā atšķirība ir 2 reizes. Tad kam man, kā parastam pilsonim, ticēt vēl aizvien, lai kurā pasaules valstī es dzīvotu, profesors sarēķina vienu, statistikas pārvalda kaut ko citu, tur ir kaut kāda valsts demagoģija, varbūt nemaz neuzrādīt patiesos datus. Tagad tas atšķirības starp CSP datiem par pēdējiem gadiem, par 11. gadu un, teiksim, to, ko es uzskatu par pārzīme nav tik liela. Jā, joprojām ir, bet viņa nav tik traģiska. Tas nav 2 reizes. Jā, ir, teiksim, par 500,000 mazliet vairāk par 11. gadu. Jo viņam joprojām ir tendence, paņemt to rezultātu, kurš izskatās varbūt mazāk traģisks. Jā. Kaut kam premjerministrs jau nevada to statistikas pārvaldu, viņiem jau skaitļi ir bezskaitlīgi. Politiski jau tas ir neitrāli. Vajadzētu tā būt, bet, diemžēl, mēs no visa stāsta par tautas skaitīšanu, mēs ļoti labi zinām, ka tā tas nebija, diemžēl. Paklausīsimies, varbūt, ko Centrālā statistikas pārvalde par to saka pati. Tautas skaitīšana, jau gandrīz pirms gada ir notikusi un beigusies, dati vēl aizvien nav tieši pieejami, un tāpēc tā īsti salīdzināt jūsu pētījumu ar pilnīgi oficiāliem salīdzināmiem datiem vēl nav iespējama valstī. Šoreiz jau reiķinot 11. gada emigrācija tika novērtēta nereģistrētā emigrācija, ko līdz šim statistikas pārvalde neveica. Un tātad 11. gadā kopējā emigrācija bija nedaudz virs 30,000. Tā ir nedaudz mazāka kā, teiksim, 10. vai 9. gadā. Ja mēs pēc skaita skatāmies, protams, visvairāk izbrauc no Rīgas reģiona. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, attiecinot pret iedzīvotāju skaitu, kāds vispār ir reģionā, tad visvairāk iedzīvotāju skaits ir emigrācijas dēļ samazinājies Zemgales reģionā. Profesors Hazans ir norādījis uz nesakritībām mērījumos. Kas tad ir tā lietas būtība, tā vienkāršot uzsāktos skaidrojot? Profesoram Hazanam visu laiku nepatīk tas, ka līdz šim Centrālā statistikas pārvalde izmantoja tikai informāciju par reģistrētajiem emigrantiem, respektīvi tikai iedzīvotāju reģistra informāciju. Un pēc tautas skaitīšanas ir konstatēts, ka apmēram 155,000 iedzīvotāju ir devušies emigrācijā nereģistrēti. Un šos 155,000 Centrālā statistikas pārvalde līdz šim nevērtēja. Bet jau reiķinot 11. gadu, statistikas pārvalde ir veikusi nereģistrētās migrācijas novērtējumu un arī šādu migrācijas novērtējumu veiks arī nākotnē. Līdz ar to tomēr šī, teiksim, informācija jau būs precīzāka par migrāciju. Kas ir tie rādītāji, kuri vistiešākā saistībā ir ar šo iedzīvotāju skaitu samazināšanu? Ļoti daudz procesu ietekmē un vispār ekonomisko attīstību, jo, protams, šīs abas puses gan ir saistītas. Ekonomiskie procesi ietekmē demografiskos un demografiskie procesi ietekmē ekonomiskos, tā kā nevar jau nodalīt. Tā bija Baiba Zukule, Centrālās statistikas pārvaldes iedzīvotāju statistikas daļas vadītāja. Mana kolēģi Paula Gulbinska sarunājās ar viņu iepriekš ierakstītā sarunā. Jūs varat ātri komentēt. Tagad mēs varam vairāk ticēt valstī. Vairāk, jā, protams, labāk tagad nekā tas, kas bija pirms tautas skaitīšanas, tā metodoloģija ir uzlabojusi. Manuprāt, joprojām nav perfekta, teiksim, nepietiekoši rādoši viņi pieiet, dažus datus no ārzemēm ņem, teiksim, citus datus tur, kur tā Anglija, piemēram, ir galvenā mūsu izbraukušo mērķa valsts, jā. Un Anglija tur nav labas iedzīvotāju statistikas, labas imigrācijas statistikas, bet tur ir ļoti laba sociālās apdrošināšanas numuru izsniegšana statistika pa valstīm. Kāpēc neizmantot šo statistiku, kura, piemēram, diezgan skaidri rāda, ka 11. gada tas no Latvijas pirmā reize reģistrēto skaits bija aptuveni tāds pats, kā viņš bija 2009. gada. Tad mēs mazliet mazāk nekā 11. bet tāds pats kā 9. Viens optimistiska ziņa, vai ne? Samazinās. Nē, tur tā lieta nav samazinājusi. Ja viņi samazinās, salīdzinot ar to maksimumu, kas bija 10. gada, bet viņi ir joprojām pēc krīzes līmenī, kurš bija vairāk kā 2 reizes lielāks nekā pirms krīzes līmenis. Jā. Un ja ņem vērā šos te skaitļus un arī Vācijas pēdējos skaitļus, tad mans vērtējums, ka izbraukušo skaits nebija 30,000, bet vismaz 35 vai varbūt pat mazliet vairāk 11. gadā. Jā. Tad jūs sakat, ka statistika vēl aizvien bišķiņ pieklibo un nenovērtē realitāti. Bet katrā ziņā viņi ir uz pareiza ceļa.
Aldis Austers šeit pat ilgi klausās. Eiropas Latviešu apvienība ir aplēsus vai vismaz apjaut, uz kuriem datiem uzticēties, cik tad jūs īsti esat? Vai varbūt jūs izvedat paši savu saskaitīšanos tie, kuri dzīvo ārpus Latvijas, no jūs gan esat tikai daļa, tikai šis kontinents Eiropas Latviešu apvienība? Jā, tas ir interesants jautājums. Mēs, protams, jūtam, ka latviešu kopienas auga Eiropā ārpus Latvijas un praktiski ir izveidojušās visās Eiropas valstīs. Mums nav, protams, nekāda aprēķina, un mēs arī to necenšamies darīt, skaitīt šos cilvēkus. Mēs vienkārši jūtam, kāds ir mūsu pasākuma apmeklētība, cik cilvēks seko mūsu mājaslapām un tam līdzīgi. Jūs esat populārāki kā Delfī? Diemžēl, laikam jau šobrīd vēl nē. Bet viens tieši rādītājs ir vēlētāju dalība vēlēšanās ārpus Latvijas. Un tas pieauga. No vēlēšanām uz vēlēšanām šis skaits aug. Es pats esmu ilgāk laiku dzīvojis Beļģijā, un tas bija laikam 9. saeimas vēlēšanās. Beļģijā nobalsoja aptuveni 400, tad 10. saeimas jau bija pie 500, nu jau ir 600. Tikai atcerēsimies, ka Beļģija ļoti maz valsts un pietiek vienā Briselē atvērt vienu vēlēšanu iecirkni, savukārt vienā Īrijā vismaz 4, Anglijā kādiem 18 laikam. Bet, protams, šis valodas referendums 18. februārī, tas bija rekords. Šīs lielās rindas, kas stāvēja gan Dublinā, gan Londonā, gaidot savu kārtu, lai nobalsotu referendumā, apliecināja, ka tiešām šis cilvēku skaits ir ļoti, ļoti liels. Aldi, tad kam jūs galu galā kā organizācija, kurai ir svarīgi zināt, cik ir jūsējo, par ko jūs īsti rūpēsieties, kas ir tie, par ko jūs iestājaties Eiropas Latviešu apvienībā, ticat šim slavenajam aprēķinam, ko ir viegli vienkārši iegaumēt, ja agrāk Latvijā bija 2,3 miljoni iedzīvotāji, un tagad ir mazākā 2 miljoni, tad droši, ka 300 000 ir izbraukuši, un laikam statistikas pārvalde pat daļēji pati tikko atzina to, kā mēs dzirdējām. Jā, es ticu Kazankunga pētījumam, un tas nav vienīgais pētījums. Arī Latvijas bankas eksperti ir analizējuši izlidojušo un ielidošo cilvēku skaitu lidostā un arī nonākuši pie secinājuma, ir runa par 200 000. Un mēs esam jau cenšies vērst valdības uzmanību šo problēmu jau stipri agrāk, jau 2006. Un ir ļoti skumi, ka statistikas pārvaldē vajadzēja 8 gadus, lai apjēgtos un sāktu reāli novērtēt izbraukšo skaitu, nevis vienkārši balstīties uz reģistra datiem, jo bija jau skaidrs sākumā, ka cilvēki jau izbraucot nereģistrējās un nav tāds nepieciešamības, to redzēja Kazankungs, un ir jāizmanto netiešās metodas. Labi, tas ir par netiešām metodēm, bet ko mēs dzirdējām no statistikas pārvaldes, ka ja mums mainās cipari, no kā mēs rēķinam bāzi, tad daudz kas cits arī uzlabojās. Varbūt, ka mēs nedzīvojām nabadzīgākajā Eiropas Savienības dalību valstī, mēs dzīvojam daudz labāk, jo iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir jādala ar mazāku iedzīvotāju skaitu. Beidzot, mēs atradām pozitīvu ziņu. Jā, tieši tā, jā. Tad ļoti daudz rādītāji uzlabojas, tā skaita, jā, ienākumu uz vienu iedzīvotāju, tā skaita darba produktivitāte, dzimstība. Mirstības rādītāji, protams, pasliktinās, jo arī to pašu bijušo skaitu mums jāattiecina uz mazāku iedzīvotāju skaitu. Tas pats sliktākā ziņa būs par noziedzību. Jā, noslēpkavotu skaits jādala ar mazāku cilvēku skaitu un tā tālāk. Tā kā jā, tas viss ir statistikas pārvalde, ir jāpārēķina principā visi dati par pēdējiem 10 gadiem, visu šos te rādītājus. Vai tas varētu būt iemesls, kāpēc statistikas pārvalde veselu gadu to pārēķina visu, jo līdz ar tautas skaitīšanas rezultātiem nāks klajā mums pilnīgi cita aina par to, kur mēs esam? Es nezinu tos iemeslus. Man ir aizdomas tādas, kā tie noteikumi, pēc kuriem strādā gan mūsu statistikas pārvalde, gan Eiropas valstis, tie noteikumi, cik viņam laika var izmantot, lai publicēt rezultātus pēc tāda svarīga notikuma, kā tautas skaitīšana, tie notikumi ir pieņemti krietni sen atpakaļ, kad datori bija daudz vājāki un daudz lēnāki. Man nekas cits neatliek kā prasīt, Aldi, vai mēs tad varam teikt tādu, varbūt ķecerīgu paldies aizbraukušajiem, ka viņi uzlabo valsts statistiku, drausmīgi skan laikam. Nezinu, vai tas būtu tā pareizi, bet skaidrs ir tas, ka var būt bagāta arī maza valsts, un Igaunija izstipri mazāk iedzīvotāju skaita ziņā kā Latvija. Problēma Latvijas gadījumā ir tā, ka aizbrauc tieši gados jauni cilvēki. Vecumā no 18 līdz 35 gadiem to ir akcentējis Kazankungs savā pētījumā. Un tā ir traģēdija Latvijas. Un ir jādomā, kā šos cilvēkus, pat viņiem dzīvojot ārpus Latvijas, noturēt, saglabāt viņos latvisko identitāti un saiti ar Latviju. To mēs apsolamies šajos raidījumos, šajā ciklā, cik tik var risināt, nezinu, vai atrisināt līdz galam. Kazankungs, tas var būt drauds ilgtermiņā valstu pastāvēšanai. Mēs dzirdam tās prognozes, ka vidēji kādas 4-5 valodas gadā izzūd kā minimums, tā tad arī kaut kas no tā valstiskuma var izzust ar laiku.
Vai valsts pastāvēšanai es neteiktu, bet ekonomiskajai situācijai valstī tas noteikti ir liels drauds, un šo problēmu mēs nevaram atrisināt, neizmantojot visus 3 iespējamus instrumentus. Tas ir gan pēc iespējas lielāku aizbraukušu skaitu atgriešanos, gan aktivizēt darba tirgu tos iedzīvotāju segmentus, kuri, teiksim, nav īpaši aktīvi, kā pirmspensijas vecumā, teiksim, sievietes ar bērniem. Tas ir rādīt tādus apstākļus, kad visi var piedalīties darba tirgu, kad darba devējiem nav negatīvas attieksmes pret tādām grupām kā pirmspensijas vecuma cilvēki, pret jaunām māmiņām dažreiz arī. Un vēl viens resurs arī imigrācijas liberalizācija, protams, selektīvas imigrācijas, kur mēs zinām skaidri, kādas grupas mēs gribam ielaist, kādas mēs negribam ielaist, kad mēs regulējam to skaitu, bet tomēr tad, kad ir reāls darba roku trūkums, tad mēs varam to kaut kādā veidā tomēr izmantot arī imigrāciju. Aldi, lai saprastu, kāpēc statistikas pārvalde nav tik ieinteresēta varbūt ātri laist klajā šos datus, jūs pats strādājat kādreiz ar Eiropas Savienības iestāšanās sarunām. Mēs tagad esam brīdī, kad no Briseles tiek prasīts, cik tik var vairāk naudas nākamajā 6 gadu budžetā. Varbūt pēc tam, kad sarunas beidzās, mēs atklājam, ka patiesībā mums ir savādāk valsts statistika, un mēs, var teikt, ietirgojam kādu miljonu klāt. Tas varētu būt tāds viltīgs valdības plāns, kāpēc soli tikai nākamā gada sākumā mums dot tos datus. Man grūti spriest, tad droši vien jāprasa Latvijas sarunvedējiem, kas ved sarunas par jauno budžetu. Jā, taisnība, es biju toreiz strādāju Latvijas delegācijā, un tas, ko es atceros, ir, ka mums uzsvēra, ka varētu būt šī liela emigrācija, ka Latvija iestāsies Eiropas Savienībā. Mēs tam īsti neticējām. Mēs teicām, pieņēmām, ka būs, protams, cilvēks aizbrauks, bet ka tik masveidīgi to neviens negaidīja. Un tas bija liels pārsteigums mums visiem, gan valdībai, gan arī sabiedrībai, ka tomēr šis skaits ir tik liels. Attiecīgi, latvieši ir viena no naskākajiem dažādu Eiropas brīvību izmantotājiem, proti brīva personu kustība. Jā, bet arī pašā laikā viņi bija viena no skeptiskākajiem, ka bija jābalso referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā, tas atbalsts nebija jau nemaz tik liels. Jā, tāpat ar zemniekiem viņi arī bija skeptiski, bet tagad ir lielākie saņēmēji rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Jā, man jāteic, ka šis jau tomēr pēdējais, it kā ekonomiskās emigrācijas vilnis, tomēr nav tā daudzskaitlīgākā tautas kustība mūsu tautas vēsturē. Mans kolēģis Pauls Gulbinskis iepriekš ierakstītajā sarunā ar vēstures profesoru Vitu Zelču mēs vaicājām par to, kad, kur un kāpēc tad latvieši pametuši dzimteni laika posmā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Ja mēs skatāmies atpakaļ pagātnē, tad pirmais modernā laikmeta migrācijas lielais vilnis sākās 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Tikai 19. gadsimta 60. gados zemāko kārtu cilvēki ieguva brīvas tiesības paši pārvietoties, viņiem tika piešķirti dokumenti, viņi varēja paši pieņemt lēmumu, kur viņi vēlās dzīvot, un arī tas, ka Latvijā, kas tobrīd bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, ļoti trūka zemes. Bija piedāvājums Krievijas daudzos novados zemi iegādāties par ļoti zēmu samaksu, tad šie cilvēki devās īstenot šo savu sapni, kurš tad bija lolots iespējams pat vairākās paaudzēs. 19. gadsimta beigās Krievijas tautas skaitīšanas rezultāti norāda uz to, ka ārpus Latvijas robežām dzīvo vairāk nekā 112 000, gandrīz 8% no visiem impērijā dzīvojošiem latviešiem. Akal, viena ekonomiski iemesli, vai ne? Tikai vienīgi ekonomika viss ir noteikusi un brīva ceļošana toreiz impērijas ietvaros bija. Jā, tātad tas norāda uz to, ka patiesībā latvieši ir diezgan mobila tauta pēc būtības. Tātad mēs esam arī moderna tauta. Jā, neskatoties uz to, ka it kā ir tāda zemnieku mentalitāte, jā, kas it kā liek domāt, kā piesaistīt pie zemes un nekur nebrauks, jā, bet tomēr ir tas, ka nē. Jā. Profesorai Zelčai ir vēl nākamais analīzes punkts, ieklausīsimies tajā. Tāds relatīvi stabils laika posms, kad cilvēkiem bija salīdzinoši maz motivācijas Latviju atstāt, bija Latvijas republikas laiks no 1918. līdz 1940. gadam. Daudzi cilvēki atgriezās Latvijā, kas Latviju bija atstājuši iepriekšējos gadu desmitos, tāpēc, lai iegūtu šeit drošību, stabilitāti, tradicionālās dzīves normas, jo Krievijā bija komunistiskais režīms, privāta īpašuma likvidācija, agrākās elites iznīcināšana un daudzi citi dzīves kārtību graujoši notikumi. Latvija, tāpatās kā daudzas citas Eiropas valstis, ir piedzīvojuši piespiedu migrāciju.
ko ir noteicis Pirmais un Otrais pasaules karš, nacistiskā un padomi režīma politika. Šī cilvēku pārvietošana ir atstājusi savu veidu ļoti smagu traumu tajā sajūtā, ka šī teritorija nav droša, jo no tās, kā, protams, visi zina, cilvēkus vienkārši aizved uz Sibīriju, pārsvītrojot viņu iepriekšējās dzīves. Piespiedu pārvietošanās rezultātā Latvija bija zaudējusi 3. daļu no pirmskara iedzīvotāju skaita. Turpina profesora Vita Zelča. Padomu periods iedibināja divas ļoti būtiskas iezīmes. Pirmkārt, vēlmi dzīvot rietumos, jo ilgstoši tika kultivēts priekšstats, ka tur dzīve ir labāka, tur viss ir labāks. Un otrs varbūt ir šīs motīvs, tas, kā Latvijai trūkst skaidras, mēs teiktu, ideoloģiskās un kultūra politikas. Trūkst skaidras atbildes uz to, kas tad ir mūsu identitāte un kā mēs paši varam veidot šo identitāti, gan kultūra identitāti, gan ekonomisko identitāti, gan labklājības identitāti, lai piešķirtu to motivāciju, ka cilvēku pašrealizācija ir sekmīga ne tikai rietumos, kas, kā mēs zinām, daļēji jau ir, protams, mīts, bet ka šī pašrealizācija ir iespējama sekmīga arī savā valstī un turklāt ar papildus apziņu, ka šeit dalība savas valsts veidošanā ir daudz nozīmīgāka nekā gluži vienkārši labklājīga dzīve ārpus tās robežām. Un tik tā Latvijas Universitātes profesora Vita Zelče, viņa, starp citu, arī pat izceļojusi Amerikā uz mirkli, zinātniska darba ietvaros un būs atpakaļ. Bet, Aldi, tā ir, ja saskaita šo dažādu laiku trimdu, un tā ir kādus, jau var teikt, drīz 2 gadsimtus cītīgi notikusi, tad cik tad latvieši ir kopā ārā no valsts, jo šobrīd mēs laikam vairāk ar Hazankungu te dalījām to lāci, kurš ir pēdējo 20 gadu izceļošanas lācis. Jā, varētu papildināt Zelčas kundzes teikto. Izceļošana notika arī Neatkarīgās republikas laikā pārsvarā uz Argentīnu. Nebija tas skaits liels, bet bija. Jā, kopumā vērtējot, mēs tiešām varam runāt par 700 000 tautiešu, pusmiljonu, ieskatot arī tos, kuriem ir 2., 3. vai 4. paudzē. Daudz no viņiem arī vairs nerunā latviski. Tas ir loģiski, jo cilvēki asimilējās ar laiku. Bet jā, šī kopiena ir liela. Bet mēs tomēr neesam līderi. Īriem ir situācija tāda, ka Īrijā dzīvo aptuveni 3,5 miljoni, bet īru kopiena pasaulē ir kā 10-15 miljoni. Un, laikam, armēņiem arī katrs trešais tikai dzīvo savā valstī etniskajā. Jā, ir vairākas tādas tautas, jā. Tātad mums par to ir vai nav jāpārdzīvo, vai šīs tautas spēj saglabāt to, par ko, laikam, ir lielākais uztraukums, vēlmi ierakstīt arī pēc 20 un 200 gadiem pasē vārdu latvietis. Ka identitātes saglabāšana, tas ir viens jautājums, jā, un tas noteikti latviešiem pagaidām izdodas, jā, tomēr mēs redzam, ka rietumos un gan rietumu puslode, gan austrumu puslode ir, latvieši ir kā latvieši, nevis kā vienkārši bijuši latvieši. Jā, tur piekrīt, jā. Jā, bet pavisam cits tas ir par valsts pastāvēšanu normāla situācija. Ja mēs runājam par tiem pašiem armēņiem, tur demografiska situācija nav tik traģiska kā pie mums. Tāpat Īrijā arī viņi. Starp citu, Īrijā, ja mēs salīdzinām dzimstības rādītājus, mirstības rādītājus, Īrija ir viena no labākiem rādītājiem. Iespējams, pēc kā abortu politika ir visstiprākā. Iespējams, jā, bet tomēr rezultāts ir tāds, kāds ir. Tur ir daudz normālāka demografiska perspektīva. Jā, tā ka mums ir jāuztraucas tieši tāpēc, kā mums iekšē ir problēma, nevis ārēji. 500 000 cilvēku, kas ar labākiem vai sliktākiem rezultātiem runā savā latviešu valodā un ir dažādi tomēr arī pēc šī mantiskā stāvokļa, pēc izglītības standarta, pēc citām lietām, kā tā buķeti izskatās visi kopā. Viņi ir ļoti atšķirīgi no valsts uz valsti. Austrālijā ir, bagātāka, Amerikā var būt bagātāka un kā Īrijā vidējais algas līmenis ir savādāk. Šī demogrāfijas šķautne ir svarīga, kad mēs to analizējam, cik stipra tā trimda ir. Jā. Diaspora ir ļoti atšķirīga. Mēs pat mēdzam lietot vārdu diasporas daudzskaitlīgi, jo katrā valstī ir šie cilvēki atšķirīgi. Un ir interesanti redzēt, kad satiekās Eiropas Latviešu apvienība prezidijas, kurā ir pārstāvi no 6 valstīm, viņi satiekās un mēs redzam šīs kultūras atšķirības arī tiem, kas dzīvo Vācijā vai Lielbritānijā vai Zviedrijā un tādas visā pasaulē. Un atšķirās arī
pēc izcelsmes, vai cilvēks ir dzimis Latvijā, vai viņš ir dzimis svešumā tajā valstī. Arī tas ietekmē uztveri. Jā, ir šīs atšķirības. Bet, protams, vieno šī latviskā apziņa, un tas ir ļoti spēcīgs motīvs, un mēs arī jūtam, kad arī tie latvieši, kas izceļo, viņi ļoti labprāt apvienojas kūros, deju kopās, lai uzturētu šo kultūras identitāti. Tad jūs sakat, trimdā dzīvojošs latvietis ir labāk organizēts, ja viņam ir iespēja labāk organizēties nekā šeit valstī uz vietas? Es nezinu, visādi iemesli dēļ jau ir arī braukuši, ne jau visi ar dusmu. Jā, emigrācijā patiesībā vairs nevar runāt, jo trimdi beidzās līdz ar Latvijas atjaunošanu 90. gadā. Jā. Un visiem, kam bija iespēja un vēlēšanās, atgriezās Latvijā. Protams, bet šīs trimdes iedibinātās struktūras, viņas ir ļoti spēcīgas vēl joprojām, un viņas nodrošina mugurkaulu. Arī Eiropas Latviešu apvienība ir balstīta uz trimdes organizāciju. Agrāk viņu sauc par Latvijas atjaunošanas komitejas Eiropas centru. Šīs organizācijas, kas ir Lielbritānijā, Zviedrijā un Vācijā, ir ļoti spēcīgas vēl joprojām, un viņas arī dod šo arī materiālo atbalstu darbībām dažādām, kas saistīts ar koriem vai dejkopām, skoliņām īpaši. Mēs bieži šajā kontekstā, rēķinot to emigrācijas apjomu, būtībā sevi šausminam ar tiem skaitļiem un sakam, ārprāts, tas viss ir ekonomikai viens liels cirtiens. Vai ir arī kaut kādi pozitīvi apstākļi, ko emigrācija var dot? Tikai tad, kad tā ir reemigrācija, vai ir arī vēl kaut kas, kur var priecāties pie emigrācijas kaut kādām nebūt plus vai mīnus plūsmām? Jaunu ideju apgūšana un, kad ieviešana viņu atpakaļ Latvijā vai citas valstis, ka tas notiek tāpat. Ir arī diezgan labi pierādīts, ka pēc emigrācijas plūsmas nosacīt no valsts A uz attīstīto valsts B, tad pēc tam palielinās tiešas ārvalstu investīcijas no tas valsts B atpakaļ uz valsts A. Tiesa gan pagaidām Īrija un Anglija laikam nav lielāki investori Latvijas ekonomikā. Pagaidām nav, jā, bet no Anglijas pieaug principā tā plūsma, jā, un es domāju, var gaidīt no Norvēģijas, no Vācijas noteikti var gaidīt pieaugumu, jo veidojas kanāli, veidojas gan informācijas kanāli, gan biznesa sakaru kanāli, kurus, skatīt, vieglāk izmantot, vieglāk kaut ko sarunāt, uzzināt, kad ir apkārt tev turpat Vācijā ir daudz cilvēku no Latvijas un var daudz vieglāk uzzināt kaut ko un sarunāt kaut ko. Krīzes laikā ļoti bieži ārpus Rīgas vai citām lielām pilsētām bija tāda saruna, ka mūsu te ciema ekonomika uztur būtībā sūtījumi aploksnēs. Šī emigrācija būtībā uzturēja nosacīt valsts vismaz to sociālo spilvenu, vai tiešām tā var apgalvot? Vai iekšzemes koprodukts Latvijas valstī ir būtiski ietekmēts no šiem atpakaļsūtījumiem? Jā, tas ir tas taustāmākais rezultāts, ko dod šī emigrācija, ir naudas pārvedumi. Viņi ir sasnieguši 350 miljonus. Tie ir Latvijas bankas aprēķini. Tas aptuveni ir 2,5% no Latvijas iekšzemes koprodukta un tikpat daudz, cik nāk no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Ja 2,5, tad tas ir vairāk nekā Latvijas armija šobrīd saņem. Latvijas armija 1,5 no IKP tērē. Tieši tā. Aha. Un ir tāds anekdotisks gadījums, kad, piemēram, Alūksnē uz kapu svētkiem, kad latvieši atbrauc no visas pasaules, viņiem ir lielākais ienākums gadā. Jā, tas varētu būt tiešām īpaši ņemot vērā Ziemeļvidzemes un Austrum Latvijas kapsvētku tradīcijas, bet redz, ir vismaz viens iemesls, kas cilvēku atrod reizi gadā, tradīcija nemainās, lai kur tu dzīvot. Bet, protams, investīcijām vajadzētu sekot nedaudz vēlāk, jo jāpaiet zināmam laikam, līdz cilvēki nostabilizējās, dzīvojot tur, uzkrāja kapitālu un tad sākt investēt Latvijā, tā kā, vēl par ātru. Ja viņi tur pusgadu pavada šeit, pusgadu tur, tad ir tautas skaidršana, ir tāds jautājums, kur ir jūsu ekonomisko interešu centrs? Īsumā, kur jūs maksājat nodokļus? Nē, tas nav formāls jautājums. Cilvēkam pašam vienkārši jāatbild uz to jautājumu, jā? Kur viņš vairāk nopelna, kur viņam vairāk īpašumu, jā, tas nav tik viegli aprakstams. Arvien vairāk cilvēkiem tas ekonomisko interešu centrs, nav viena vieta, bet ir abas vietas, vai pat 3 vietas, jā? Un, teiksim, šī ir viena no paradigmām, kura var dot arī ekonomisko labumu Latvijā. Un uz šo paradigmu visdrīzāk īpaši balstās mūsu raidījuma koncepts par 21. gadsimta latvieti, kurš jau šķiet dzīvo pāri robežām, iekšā vai ārā, neskatoties uz to, viņš mums paliek tāds neizzināts un nesaprasts, un mēs turpināsim šo raidījumu ciklu mēģināt izprast, kāds viņš ir, kas viņš ir, ko viņš ziemā ēd un kur viņš galu galā tad dzīvo un cik labi viņš dzīvo, nevienmēr pat labi saprastams pats savas tautas varbūt valodu vai paražas. Meklējiet
meklējiet mūs turpmāk Latvijas Rādio 1 ētrā, savā ierastajā latviešu portālā Pasaulē vai jebkur citur. Iesakiet draugiem. Liels paldies Aldim Austram no Eiropas Latviešu apvienības, arī profesoram Mihalam Hazanam no Latvijas Universitātes. Šķiet, ka mums izdevās apjaust šīs emigrācijas apjoms. Par to tālāk tad turpināsim nākamsvētdien. Paldies jums, un nākamajā raidījumā mēs runāsim par to, vai Latvijas valstī būtu jāmaksā par latviskumu uzturēšanu svešumā, vai varbūt tām valstīm, kuras iekšzemes koproduktu mūsdienās papildina, daudz latviešu būtu savās skolās pašām jāatalgo latviešu valodas skolotāji. Par to tad nākamsvētdien raidījumā 21. gadsimta latvietis. Uz redzēšanos! Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījuma producents Lūkas Rozītis.